postimpresionisma šedevrs. Šīs glezna dod iespēju iedomāties, kas ir šī cilvēki, kas sēž pie galdiem, par ko viņi domā un par ko runā. Mēs visi esam pieraduši redzēt kungus un dāmas pīlis, grēznas dārzos vai jājot ar zirgiem. Šī glezna man šķita neparasta, jo šeit var redzēt cilvēkus nepiespiestā atmosfēra. Glezna mīlētāji. Manuprāt, glezna autora vēlēs parādīt, ka mīlestība var būt akla, jo glezna redzamie cilvēki viens otru neredz. Galvenā atšķirība starp Maleviča gleznām un citam ir sižeta neesamība. Neatkarīgi no tā, kas ir rakstīts starp slāņiem, augšpuse ir tikai melns kvadrāts, ko sauc, ka tas ir melns kvadrāts. Un mani ļoti interesē fakts, ka zem melna kvadrāti ir paslēptas vēl divas gleznas. Glezna, ko Klods Monē gleznojis 1875. gada. Šī glezna liek man justies mierīgam un relaksētam. 221. gada pirms mūsu ēras cīnītāji tika apglabāti kaujas ekipējumā, lai pēc nāves dzīves sargātu Ķīnas pirmo imperatoru, Cīņ Ši Huanu. Atmiņas pastāvība attiecas uz surrealismu. Mikstais pulkstenis izsaka galveno domu, kas apgaismoja Dalī, ideju par laika relativitāti un tā nelinearitāte. Japāņas kultūra vispār mani ir tuva, tāpēc šī glezna man īpaši patika. To bieži var atrast uz tēkrēkliem, krūzēm un citām lietām. Glezna tika uzzīmēts uz gravējumā ar ūdens krāsām. Skūpsts. Pirmā reize par šo gleznu es uzzināju, kad noskatījos anime Elfu dziesmā, kur glezna, tikai nedaudz mainīta. Man patika krāsas un veids, kā mākslinieks pauda gleznas emocijas. Vietiem vāciešiem patika stāstīt, ka katedrāles celtniecība tieši iesaistīties pats velns. Leģenda vēsta, ka pie katedrāles pirmā arhitekta Gerharda von Rīla viesojies ļaunu garu pārstāvis, kurš apmaiņa pret zīmējumiem prasījis arhitektura dvēseli. Un tas ir viss. Paldies par uzmanību!